Liepājas komandai, pirms tam vairāki labi uzbrukumi bija. Kuršiem šeit iespējami atvainojas Jansonam, skriet vienam pret Vārtsargu, neizdodās viņam izskriet. Izskrēja viens pret Vārtsargu, viņam tikai ar noteikumu pārkāpumu viņu varēja apturēt. Tagad Lūsens pret Dišreit. Lēnā tempā satvinās, finta kustība, met pāri vārtiem Lūsens. Tādā veidā apspēlējot vienu spēlētājiem, kurš vairāk spēlē uz perimetru ārā. Šeit labi piespēle un Kojevskis gūs savus komandas pirmos vārtus šajā spēlē. Realizēts spēlē Vārtsargs Kalniņš, atvaira vairākus metiens, bet visai interesanta kombinācija. Tagad Šembers vidiņā un metiens vārti. Skaista piespēle no metras. 3 sekundžu laikā, ja, tā kā vienā skaidrs kā vairākumu, kur pēc tam tad arī izvēlas realizēt. Tagad Kaujevskis viens pret Vārtsargu, vai izrēķināsies? Izrēķinās! Rolands Kaujevskis! Ceturdaļā ļoti zemu aizsardzību. Šeit Dišreits kļūdās bumbiņu vārtos. Nevarēja saprast, vai no Vilmaņa kājas, vai no nedaudz pārgalvīgi, nedaudz pavirši vai vēsi spēlē, prasītos kaut kur vairāk enerģija. Jā, ir pārstāvs šeit Kaujevskis, laba Vilmaņa piespēle. Rolands Kaujevskis! Spēlēt. Vai kaut kur izdosies sodīt burbo metiens pa leju garām un Svirnovs! Labi, spēlētājs aizsargs arī uzķērās to un līdz ar to atbrīvojās kreisā puse, pa kuru varēja doši roties tālāk. Šeit varēja gan veiksmīgāk nospēlēt un Ingars Jansons soda ko mazāk un pēc kārtas izturēt arī Kuršu vienībai, jebšu nerealizēt Ulbruks vienībai. Šeit labi nospēlē aizsardzībā Lapiņš, negūst vārtus Ulbruk arī šajā epizodē. Nevienu vārti nav gūti šajā trešdaļā. Ja pieminējām to, kad runājām, ka otrā visai veiksmīgi, daudz gūt vārtu. Šeit Tolajā! Tomas! -4. Vai būtu liela starpība -4 vai -6 vai -5. Varbūt jau ka ne, varbūt varētu uzriskēt. Artēmijs Svirnovs! Šodien viņam īsti neveicās, varbūt vairākas reizes nav izdevies labs moments realizēt pēc viņa labām piespēlēm. Šeit viņš uz Kovaļevski! Beidzot, Valters tiek pie pola.